Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podkāsts, kurā runājam par to, kā uzbūvēt spēcīgus zīmolus. Šajā reizē tiekamies ar Giraffe 360 vadītāju un vienu no dibinātājiem Miku Opeltu. Un runājam par to, kā organizēt komandas darbu vairākās pilsētās visā pasaulē, lai soli pa solim uzbūvētu spēcīgu zīmolu. Skaties, mums mājaslapā bija tāds foršs teikums, ko es nebiju pirms tam lasījis, kad jo bija tā saruna, vai jūs varat kamera, vai platforma, vai pakalpojums, vai kas tur ir. Un tad bija, kad noformulējums bija, ka tā ir kamera, caur kuru dabūn 3 pakalpojumus, servisus. Tas ir caur to kameras prizmu, caur to instrumentu prizmu. Jā. Mēs radām instrumentu. Un kā šo instrumentu pielieto, es tad reiz domāju, tā kā tie, kas ražo āmuru, viņi jau nesaka, mēs būvējam tavas mājas ātrāk. Kas būtu tas abstraktais, vai uzbūvēja savu māju efektīvāk, nopēc moderno āmuru. Nē. Meistars būvē to māju efektīvāk, vai ātrāk, vai labāk. Un tas instruments ir tikai tā meistara rokās. Un man baigi patīk tā pozīcija. Jo tad mēs neaizskrienam kaut kur kādās nevajadzīgās risinājumus, kur mēs pēkšņi darām to klienta biznesu. Un mūsu klientiem biznesa ir pārdot mājas, vai izīrēt mājas, vai viņus tur inspicēt. Tas ir viņu bizness, tas nav mūsējais. Mēs apkalpojam viņus ar labiem instrumentiem. Vai ar vienu ļoti labu instrumentu. Jūs pēdējā gada laikā sākāt taisīt tos launch events, quarterly launch events, kas ir reiz ceturksnī uztaisīt YouTube launch events, kur jūs pastāst par to, ko jūs pēdējos 3 mēnešos izdarījis. Kā tu nonāc pie tās idejas, ka šo mums vajag, kāpēc, kāds ir tas doma gaida tavā pusē? Tas pirmais bija, ka mums bija operacionāli milzīgs bardaks. Mums ir produkta cilvēki, taisa idejas, ir developeri, dažādas komandas, kas strādā dažādās pilsētās. Tas vēl viss uzliek. Mums Liepāja, Rīga, Anglija, Amerika. Otrs ir aizvien vairāk sāk atskārt, ka tomēr katra komanda strādā savā ritmā un dzīvo savā virzienā. Un tas nav tāds. Tas sākumā bija ļoti labi, jo mums, teiksim, viena komanda, kas būvē kameru, viena, kas taisa automatizāciju, viena, kas apstrādā failus, viena, kas tikai pārdod. Mums pat ļoti patika, mums bija tas ļoti izteikts fokus uz specializāciju. Mums pat baigi nerāvāmies tās komandas migrēt kopā, bet vienā brīdī uzņēmums aug, mēs esam kaut 180 cilvēki. Un saprot, nevar vairs tā izbalansēt visu to uzņēmumu prioritātes. Un tomēr ļoti daudz jau, kas notiek starp komandām. Es domāju, kamēr tas bija mazāks, tas viss tā vēl nelīd ārā. Man patīk ļoti Davids Sacks ir tāds, viņš bija PayPal COO un es uzdūros viņu tai operating cadence, tā kā tas nāk no viņa. Un viņš principā pateica aptuveni citējot, kad tagad uzņēmumu sāk augt, visi saka, mums vajag COO. Kāds, kas organizē darbu. Un tad tas atslēgas vārds bija, ka jums nevajag COO, jums vajag operating cadence, kaut kādu ritmu, kādā kompānija dzīvo. Un paņem savieno produktu ar mārketingu un pārdošanu ar finansēm. Un tad ir šis quarterly cikls, un kā mums viņš strādā, respektīvi, cikls visu laiku beidzās ar release eventu. Mums ir smūgs video, pēdējo 30,000 skatījumu gandrīz, kurā viss jaunās features tiek atrādītas. Bet svarīgākais ir tas, ka 2 ceturkšņus iepriekš mēs izvēlamies funkcijas, kuras mēs laidīsim release eventā. Tagad mēs developojam to, kas mums ies Q4 ārā, bet mēs jau pieņēmām lēmumu iepriekšējā ceturksnī. Un tad jau Q2 tad ir izdomā visas komandas fokus, ko mums vajag. Mēs ieviesām tādu principu, kad viena funkcija draivo pārdošanu, ko mēs varam labāk pārdot, viena funkcija draivo customer service, kas mums uzlabos customer satisfaction, un pēdējā funkcija ir tieši nāk jau no UX tīma, kā mēs kopumā to produktu user experience varam. Un tad katrs tas komanda beigās pieņem lēmumu, ko viņi vēlās. Developeriem ir clear uzdevums un dizaineriem, bet man liekas, tas uzliek ļoti labu pressure, kad tu zini, kad mēs rakstām video pēc 90 dienām. Tad, kad mēs sākam production, sākām mēs strādāt, un neviena funkcijas izstrāde nevar būt ilgāk par ceturksni. Tas ir svarīgi, un ja tas darbs prasa vairāk kā ceturksni, mums viņš jāsadala vienkārši. Bet mums ceturkšņi beigās vajag to release. Vajag to rezultātu. Un sanāk, ka tas release daudz uztver kā mārketinga pasākumu. Tā mārketinga piegarša ir pēdējā sadaļā. Tā kā, ka mums ir smuks release events, kur mēs jau, tas no kurienes tas nāk, ir mēs sakārtojam tas, ka ir mazāks operacionālais bardaks, ka visi zina prioritātes, un mēs visu laiku runājam, kas nāk Q3 ārā, kas nāk 4 ārā, visi komandas zina, kas jādara, visi zina, ka būs video. Tas, ko es mēģinu darīt, ir
ka katru arī release prezentē konkrētā komanda. Nu, ja, teiksim, tas tur ir, ja tas ir hardware improvements, ja mums kamerā nāk jaunais interfejs, nu, tad arī kāds no inženieriem, kurie jau pastam uz priekšu, tam jārāda. Kā līdz ar to sākumā mums bija, kā latviešiem, viss tās aizturs, vai tas runās pietiekami angliski vai nē. No. Nu, tā kā mums īstenībā we don't care, kā tā angļu valoda skan. Jo tas bija jā, tas bija autentiski, bet tas arī nav par to, ja mēs negribam uztaisīt mākslīgu pasākumu, kurā tas kļūst par mārketinga iniciatīvu. Nu, kad tur pēkšņi hairojam aktierus, bet es tu saisu opening speech, tad ir katra features, tad mēs tagad katrā release'ā vēl highlightojam kaut kādu vienu komandu. Q1 mēs parādījām, kā mūsu customer service strādā, jums ir augstākais tas satisfaction scores industrijā. Un tagad Q2 mēs parādījām to AI un parādām, teiksim, tādu komandu. Bet tās ir kaut kāds tāds, tas viss sākās ar operacionālo bardaku un dabūt kompāniju uz tāda same cycles. Un, tagad es zinu, ko mēs laižam ārā Q3, Q4. Ļoti precīzi. Un visi zina, ir prioritātes. Nav jātaisa kaut kādas strateģiskie mītīņi. Kā jūs katru nākamo, kāda ir tas nosprošanas mītings, kad tas ir visas komandas, visās pilsētās satiekās kaut kādu eventu, vai tas ir pa departamentiem? Kompānijā ir iekšēji konfliktējošas idejas, kas nav slikti, un tas tā vienmēr ir. Un tas tā domāju, jāiedod katram iespēja, nu tad, lai katrs betos to savējo, jo mums vienmēr vajag kaut ko pārdot, un tur būs vienmēr kaut kāds spēcīga argumentācija. Tad kā tu nerūpēsies par klientu, un arī nevar arī produktu sačakarēt, tāpēc, ka tu liez ārā pārdošanas funkcijas. Un es tā kā to paņēmu no tādas prizmas, nu tad ļausim katram tam tīmam, lai tad man kaut kādā mērā atvieglojās darbs, tā kā izvēlēs, kurai jau mēs laidīsim ārā. Un arī, man liekas, tas iedod tādu atbildību. Katrs tas directions pieņem savu lēmumu. Mums ir product committee, kas tiekās reizi nedēļā, un tad mēs arī sakam, no sales būs šis. Kāds check-ups, tad ceturkšņi ietvaros, tur reiz mēnesī, cik tālu mēs esam, mēs vienkārši strādājam. Un tad... Nē, tur ir tā lieta, ka tad arī tās komandas var dzīvot, tad mazāk ir vajadzīgs check-ups, jo teiksim, video productions, marketings zina, kas viņiem jādara, devam ir dizaineriem jāpabeidz dizains, devam jātaisa tā funkcija, un viss ir jau konkrēts specenas, bet ir zināms, kas ir jādara, un tagad jautājums, kā to izdarīt, kā to sasniegt, un tas jau dienas beigās ir komandas ietvaros, tas tā kā developerim jau īsti neinteresē, kādām problēmām video production cilvēks cīnās, tās jau ir katras profesionāļa, individuālā struggles, un kā to atrisināt. Mums tas release events pats, tas productions, diezgan crazy. Mums palielam sanāk, ja mums tās funkcijas ir gatavas iepriekšējā dienā, bet tas tā arī domāts. Tas jau nav, ka viņam jābūt mēnesi iepriekš. Un tad tas video, man liekas, mēs viņu noproducējam pietiekami labi, bet mums tas viss ir jāsaliek kopā tur. Mums ir kaut kāds 3-4 dienas, lai nofilmētu, un tad mēs vēl izdomājam, ka vajag jaunu intro visai montāžai, un vēl palielam 3-4 dienas, un viss... Tāpēc jūs to filmējat dažādās pilsētās. Jā. Izskatās diezgan tomēr savāks kopēns materiāls. Jums ir kaut kāda guidelines, kā to visu nofilmēt tā, lai viņš nav ar savām gaismām un savā leģī un savā kadrējumā. Tipa, bet nestrādā tik smuki. Tiksim, pēdējais, man liekas, tas Q2 release, kurējais, tas mans intro ir briesmīgs. Bet te parādās atšķirības starp visu, ko taisa jums Mārtiņš Sudrabs filmē, visu ar savējo komandu. Viss, ko taisa Latvijā, tas visual production ir citā līmenī. Visu gaismošanu nevar salīdzināt. Tad mēs īstenībā domājam, ka, lai uztaisītu labu kvalitāti, mums vajag dabūt salidināt visus vienā ofisā vai paviljonā, un tur arī visu to produkciju uztaisīt, jo mēs kaut kādā mērā daudz vairāk laika pazaudējam uz visu to pieķīmēšanu. Bet prieks dzirdēt, ka tu saki, ka tas viss tā izstāsta labi, bet tas pressures uz... video tīmu, to visu sataisīt, baigais. Viņš ir, es teiktu, katru lauču skatoties, tas kvalitāte aug. Tāds jūt ir katru reizi. Man patīk tas, kad ir šeit ir tas un tas no Rīgas biroja, šeit tas un tas no Miami biroja, ka tu jūti, ka viņi tā komanda ir starptautiski. Jā. Kā ir daudziem, kuriem ir kontaktos ļoti daudz pilsētas, bet īstenībā tur 90% ir vienā. Bet man mums tagad ir tas head of content, kurš pieslēdzās februārī, viņš labs pienesums komandai. Viņam bija tāda frāze, mēs laikam sakam simple to use camera. Viņš ir, ka simple to use nekad nevajag teikt. To vienkārši parādīja. Un tas, man liekas, arī tas, ko tu saki, tas man vismaz tā rezonē.
Tad nav jāsaka, ka mēs esam startautiska komanda, mēs strādājam no 4 oficiem, 3 pasaules valstīs, 2 kontinentos. Tieši cilvēki, ja tu to saki, tas izklausās pēc mārketinga ziņas. Yeah. Tā mācība man ir nemēģināt visu to pateikt. Tad tas patiesībā strādā, vienkārši parādīt. Tas tā kā simple to use, vienkārši uztaisa kadru, kurā vienkārši nospiež to podziņu, viss strādā. Tagad pasaka simple to use, viņš patiesībā pazaudē. Kaut kā pat pazaudē. Tad nevajadzēja teikt. Tas tā kā pateikt joku un tad skaidrot. Es nezinu, tur kaut kas ir tāds, tāpat tās teikt, mēs esam startautiski komanda. Parādi kadrs no tiem oficiem. Un tas ir baigais, tas ir kaut kāds zemteksts parādīt, ka mēs tomēr neesam te 3 cilvēki Liepājā kaut ko skrūvējam kopā. Tā kā iedot kaut kādu to kompānijas garšu, atrādīt tās komandas, bet tas notiek tikai caur vizuālo. Tas īstenībā nekur nenotiek caur story. Jo story ir tikai par funkcijām, tikai par tehnoloģiju. Saturs ir cieti tikai par to, kā mēs apkalpojam klientu. Tur nav nekādu cheap citu tekstu. Kas teica, jums tagad februārī ir Head of Content jauna pozīcija. Jā. Tur ir, pirms mēs sākām filmēt, stāstīt par to nodalījumu starp performance marketing, kas ir labs maksas un Head of Content. Kā tu paskāstīt, kā tu to skaties un kā tu viņus sagrupē? Man patīk vizuālais un estētika, un vienmēr esmu bijis tā ļoti pieķēries tam, kā lietas izskatās, un ka tam ir jābūt tā kā labi vai kvalitatīvi. Un otrs puses, mārketings jau ir tāda, vai pārdošana ir tāds brutāls nozares. Ir kaut kāds, mēs tīpaši strādājam tikai uz inboundiem. Mums ienāk pieprasījums mājaslapā, mēs uztaisam demo un pārdodam abonementu. Un tā mums šobrīd ienāk kaut kādi 5000 pieprasījumi ceturksnī. Kas saka, es gribu tavu produktu, līdi, inquiries. Un tas lead inquiries tīpaši, lai viņus skailotu, tā objektīvākā stratēģija ir performance marketing, kas ir demand, viņš ir saucās demand gen, un mēs izmantojam paid pa lielam, atradām kā Facebooku lietot, kā Google lietot, un tas ir ļoti savukārt tehnisks par auditorijas definēšanu, par targetēšanu, tas kreatīvs tur nav, un tas, ko es īstenībā stragloju, un tad man savukārt manā tajā personībā vienmēr bija tās abas puses, kas tā kā no vienas puses, kā uzņēmējs, nezinu, jocīgs vārds, ka uzņēmuma vadītājs praktisks, ja mums jāsamaksā algas, mums ir jāļauj uzņēmumam strādāt, un no otras puses ir tā idejas puse, kur gribās, lai tas viss ir tā forši, un pēc tam, to iedzīvināt, kaut kādā vienā mārketinga komandā, es nonācu pie atzīstas pilnīgi nereāli ir. Un tad gudrākais, bet tas labākais lēmums bija sadalīt to visu un uztaisīt ir performance team, kas strādā ar performance marketing, ar advertisingu. Tīpaši, jo viņš jātaisa ir ļoti tehnisks webs jau, tur nevar jau vairs tā kā, es atceros 10 gadus atpakaļ aizgāju pie kaut kādas service provider Latvijā, uztaisa webu, viņš tur stāv gadu. Tas ir dzīves organisms, tā ir vieta, kur tev uz laiku jātaisa ir jāuzlabo, līdz to vajag gan stipru web tīmu, kas to saitu visu laiku uztur un attīsta, gan viss advertisings, un tur aizrauties ar estētiku, un kas labāk kuram patīk, un kā tur to podziņu smukāk izskatās, pilnīgi nedara. Un tad ir content teams, kas savukārt ir spēcīgs dizainā un spēcīgs estētikā, spēcīgs messagingā, un tieši var producot video, var taisīt saturu priekš mājaslapas un sadalīt viņus divās dažādās pozīcijās ir daudz loģiskāk, jo atrast to vienu universālo karēju, jo kas laik mums notika, mums tas mārketinga cilvēki, ko mēs atrodam, viņi tādi universālie karēji, bet viņi visā ir viduvēji. Un mums jau tas nedara, mums vajag labu performance, mums vajag labu messaging un kaut kā labi to visu to vizuālo prezentāciju. Un tagad, domāju, mēs tā kā to sadalot un ejot tādos separate tīmos, daudz jaudīgāk viss notiek. Un tad arī nav tam performance tīmam jāsāk pēkšņi domāt tā, bet, viņi atsūta prezentācijas, saku, saturs labs, bet izskatās briesmīgi, vai arī otrādi, tev ir tas tāds content un branding tīms, kas savukārt uztais visu smuku, bet tur nekāda jēga nav iekšā, un tad to visu samiksēt, tas ir tas mans risinājums šobrīd. Kāds uzliec mērķus priekš sevis content tīmam? Kāds ir viņa ilgtermiņa? Content tīms ļoti viegli, viņš auno to release eventu.
Un tas noteikti ir. Katrai komandai vajag to lietu, kuru viņi ir īpašnieki, owners. Un tādā ziņā content teams šobrīd viens cilvēks, un viņi paplašinās līdz 3, ir owner release event, un līdz ar to viņi strādā pie production, un sanāk, mums visu content productions notiek uz to release event, bet patiesībā ļoti daudz mums sanāk, katras 90 dienas mums ir lieli filmēšanas, vai Amerikā, Anglijā, Latvijā, mums ir liels filmēšanas, mēs sataisam baigi daudz content, un tad production teams var arī tajā filmēšanas laikā visu saturu, kas ir vajadzīgs, nezinu, tās ir klienta intervijas, tas ir jaunas kameras bildes, to mēs visu saliekam kopā, jo ir daudz vieglāk, kad ir uztaisīts viens setups, ka mēs tur safilmējam, safočējam, visu vienā, mēs, teiksim, klasiski tagad mums tas jau strādā, mēs noierējam vienu Airbnb, un tur mēs uztaisam pilnu production, mums ir filmēts atkal kā lieto kameru, mēs safočējam atkal kameru, mums iefilmējam kaut kādas jaunos storylines, bet mums notiek viss vienā produkšanā. Un tad to uno tieši content teams. Un tas, ko mums tagad jāliek klāt, kas mums pietrūkst, mēs sākam īstenībā ražot daudz kontentu, mēs viņu nevajag izplatīt. Mums vajag sākt viņu repurposot, respektīvi, ka no katra release eventa sagriež daudz, TikTokus daudz, YouTube storijus un garos YouTubes. Un tas ir tāds full-time jobs. Mēs gribam šobrīd dabūt komandā vienu junior vienkārši editing, kas visu dienu vienkārši repurposo to kontentu. Jo patiesībā tajās 4-5 dienās, ka mums ir tas shoots, mēs sataisam nereāli daudz. Un tad var dabūt ārā, un kad jau ir saturs, ko likt ārā sociālajos, tad arī jau saka vajadzēt kaut kādu sociālo mēdīju administratoru, kas jau var menedžēt tieši no mēdīju administrēšanas puses. Bet es piegāju, man liekas, viss tā pieeja, ka tev ir vienkārši kaut kādi sociālie tīkli, kur nabaga pārstāvtās mārketinga meitene ir nobāzes, un tev ir jāveido mūsu sociālā komunikācija. Ko viņi var rakstīt, un tad sanāk, tie uzņēmumu konti, tādi jēli, kaut kādi joki, kaut kādas uzņēmumu ballītes, es nezinu, man liekas, bet tagad mums tam sociālo mēdīju cilvēkam, kurš mums šodien nav komandā, vienkārši ir čupa ar produktu saturu, un viss ir pa produktu, un viss ir ļoti daudz dažādās formās, un tad, man liekas, es domāju, ka tad var arī uztaisīt jaudīgi to sociālo komunikāciju, jo tas no tiem 5000 cilvēkiem, kas mums pierakstās, es domāju, tik daudz aiziet katru mēnesi uz Instagram un paskatās, kas tur notiek. Un tad kā es kaut kādā mērā gribu replicēt, lai Instagrams dara to pašu, ko mājaslapa. Tev nav jāiet mājaslapā, lai saprast, kas uzņēma produkts, bet tu ej Instagramā un tev pa funkcijām, katrai funkcijai smūks video, viss tiek labi izstāstīts, parādīts, nevis, kad ir jāiet uz mājaslapu un uzņēmumu sociālajā tīklā ir kaut kāds ballīts. Un tur arī ir tā sāls, ka katrs nemēģina izvilkt kaut kur no savas kaut kādu radošo ideju un pēc tam veidojas bardaks kompānijā. Es nesaku, ka mums nav bardaks, tāpatās es ceru, ka viņš ir kaut kādā mērā, jo tāds Maiks Hauss ir, zinām, tas parāda, ka tomēr mēs kustamies ātri. Kāds ir tavs iekšējais skatījums vai redzējums, kā noturēt to company culture un dabūt visus daudz maz on brand, ka tev ir birojas Rīgā, Liepājā, Miami, Londonā, Manchesterā, cilvēki dažādi, departamenti dažādi, tev tomēr ir viens zīmols, kurš jānotur. Tur iekšē, protams, vienmēr ir kaut kāds bardaks, bet... Jā, tas, ko es teicu mārketinga komandā, tā kā Edam, ka viņš pieslēdzās, viņam pirmā lieta, ko es teicu, ir, tev galvenais jāuztais, lai nav tā, kad developer teams skatās un viņiem ir kauns. Tā kā, lai cilvēki, kas skatās, ka viņiem ir, tomēr kaut kāds gandarījums par to, ko mēs esam izdarījuši. Un tad tur sāk veidoties, man liekas, ka tā gan parādīties tā kultūra, gan viņi sāk vairāk komunicēties, bet tas, mums joprojām nav kaut kāds, ko es uzskatu, muļķīgi one-pageri ar šīs ir mūsu kompānijas vērtības. Tā kā, es nezinu, man liekas, tik sarežģīti. Tas tik komplicēts jautājums, un to var uzrakstīt, bet vai tu viņus var tā kā dzīvot? Nezinu. Tev ir arī tā frāze, kad mēs kaut kad runājam par brand guidelines, tu teici, ka tu īsti netici, ka tu vari piespiest cilvēkus pieturēties pie guidelines, ka tu vienkārši tev pietiek ar 7 kadriem, kas ir tāda directional mood board, tad cilvēki vienkārši, lai
pieņem pietiekami labus cilvēkus komandā, lai viņi paši spēj to vīziju, tad aiznest to tālāk, nevis piespiest viņus pieturēties pie kaut kādas sistēmas. Jā, jo tas, man liekas, ir atkarīgs. Tad, tur parādās, protams, kaut kāda kultūra un tās vērtības. Es vienkārši gribu, ka mēs esam radoši, mēs pušojam to limitu. Un, ja cilvēkiem un komandām vajag ļoti skaidrus noteikumus, tad jau viņi pēc savas dabas ir vairāk tādi, kas tikai vairāk izpilda. Un tad tiem noteikumiem līdz ar to, un kuram guidelinam, tad ir tās divas puses. Viens ir skaidrība un nav bardaks, bet otrs ir radošums tiek iznīcināts. Un es nedomāju, un jebkurš uzņēmums diezgan beigās nonāk pie tā. Man liekas, tas piemērs, ko es sen atceros, bija Lidls ar savām 200 lapspušu guideliniem, kā jāraksta, vai kur jānoliek kas. Varbūt tas nebija Lidls, bet man liekas, jebkurš brands pie tā, vai uzņēmums nonāk pie tā, tāpēc, kad ir pārāk liels risks atļaut radošumam eksistēt. Bet mēs esam startups, mēs tikai radamies. Tagad nodefinēt, kas mēs esam, kāds ir mūsu principi un vai kāds ir mūsu standarti, ir pārāk agri. Tas nonāca. Es domāju, ka tāpatās, kā mēs nonācam pie Saks Cadence, vai tu nonāc pie tā, bet nevis mākslīgi nonāk pie tā, ka tāpēc, kad bet tā dabīgi tas viss tā man liekas, izaug. Un, tad visam ir divas puses. Protams, tas rada skaidrību kaut kā, bet tas arī, man liekas, ierobežo. Un tāpēc man patīk labāk šī stadijā tas formāts, kad ir moodboardi un ir tie ideju virzieni. Par to izaugsmu vēl paturpināt. Vienā no pirmajām tikšanās reizēm jūs varbūt vēl stāstījāt, ka jūs pirmais gads bijāt pilnībā fokusēti tikai uz produktu. Un tad pamazām, kad jau produkts ir, tad sāk domāt par to, kā mēs izskatāmies, kā mēs komunicējam. Un arī kaut kādā ziņā, man liekas, tā grafiskā zīmola valoda arī līdzīgi ir sākumā. Tas ir tā, kā ņem jebko, kas ir strādā, un tad stāstīja, ka mēs gribam būt tech kompanija, kas runā par tehnoloģijām, kuras izmantos vēl tikai pēc gadiem, un tad kā pievilkt to, kā mēs izskatāmies, to, kā mēs gribam, lai mūs asociē. Kā tu skaties vispār to uzņēmumu izaugsmi un progresu? Vai sākt uzreiz visu, vai pamazām vienkārši tā scrappy iet uz augšu? Jā, man liekas, tas ir visu laiku pa soļiem un mēģināt. Tas, kas sarežģītais, ir definēt, kas tev ir vajadzīgs šajā solī. Man īstenībā vislabāk atsaucas tas, ko tu teici. Tā bija prezentācija startupiem, teici, ka jums varbūt nevajag uztaisīt brandu, jūs vajag izdomāt, kāda jums krāsa. Tas bija tā kā, pirmajā dienā vienkārši mums būs pamatkrāsa šitāda, un tas nosaukums būs tāds, nevis uztaisīt tagad grafiku. Pastrādāsiet 2 gadus, atnāksiet pie Skatika, uztaisīs smuku to. Jo tas typeface smukums nenodrošinās kompānijas veiksmi. Un tas, ko ir tad labi apzināties, ir, ka ja jau tas nenodrošinās mūsu veiksmi, tad kāda jēga ir izmantot kaut kādu radošo un intelektuālo potenciālu to risināt. Un tas, man liekas, ir tā kā, jo absolūtās kategorijās, un tur, man liekas, ir tas konflikts starp uzņēmumu un starp komandām. Jo pēc idejas jau visu vajag. Tev vajag sakārtot grāmatvedību, vajag smuku brandbuku, un nav argumenti, kāpēc to nevajag. Jo visi zina, ka jāfokusējās, bet tas, man liekas, ko mēs nesaprotam, fokusā galvenā atslēga pateikt nē. Nē ir tas, kā fokus rodās. Es saku, teiksim, mums ir pirmajos gados tur kāds saka runāt, ka mums vajag kaut kādu brandu uzlabot, un tomēr to žirafu piezīmēt, saka, nē. Vajag, bet tagad tam nav laika. Tā kā tagad tas nav. Tagad tas nemainīs to veiksmi. Tagad mums jāpabeidz kamera, un mums jāizdomā, kā to interfeisu uztaisīt. Tas tiešām ir touch of the button. Un tas, kā tā žirafīte šobrīd izskatās uz kameras, tam laiks pienāks. Un, protams, ideālā variantā, jo tu vari vairāk šos jautājumus risināt paralēli, tas parādās komandas kvalitāti, kompānijas kvalitāti, jo var vairāk dažādus sarežģītus jautājumus risināt paralēli, bet jo mazāk komanda, jo mazāk resursu, jo labāk ir vienkāršot dzīvi un pateikt, uz ko fokusēties. Man liekas, tur cilvēki bieži jauc to, tas fonta smukums nav tik svarīgs, vienkārši konsistencija, ka tev visos materiālos ir viens. Piedefinē vienu lietu, un tad viņš ir konsekventi izmantos un atbilstoši tēmai. Jo, man liekas, arī tev bija labi tā frāze, ka we don't want to look cartoonish. Tas ir nevis tas, ka viņi smuka vai nav smuka, bet vienkārši kaut kādā lieta neatbilst tam, kā mēs gribam, lai mūs asociē, kas, principā, brandings jau ir
asociāciju būvēšana pa pilienam, tur dažādos kanālos. Ne, bet es jau sliktākais tajā. Es jau iepriekšējais man špils bija par to, ka man nepatīk standarti un vajag radošo vietu. Es tādā ziņā esmu viens no galvenajiem, kas veido, zinām, bardaku šajos jautājumos un nepadodās kaut kādai pārlieku standartizācijai, bet es piekrītu, ka tev vajag. Liekas ļoti labs tas teiciens un princips, ka tu vari izdarīt visu, ko tu vēlies, bet ne at the same time. Jā. Kā tam ir tās visas lietas vajag savu pareizās secībā, un tad jau to var arī realizēt. Jūsu kameru žirāfi izmanto jau kaut 30 plus valstīs klienti. Kāds ir tas tavu pieredze, kā ieiet ar savu zīmolu jaunā valstī, jaunā tirgu? Tā kā, kurš kaut kādā tev jau zina šeit tagad, jūs zina Londonā un Anglijā jūs zina, bet tagad tev jāiet jaunā valstī salīdzinoši jūs esat vēl jauns startups, kurš nevar tur milzīgas līdzīgas iztērēt tādam brand awareness. Kā padarīt to, lai jūs to zīmolu tomēr zina? Cilvēki saprot, par ko tas ir. Jā. Nu, es varu atsaukties tām taktikām, kas mums bija veiksmīgas. Tas pirmais uz Angliju, es izmantoju pasākumus, jo es biju viens pats. Mums bija aptuveni 20 cilvēku tehniskā komanda, kas būvēja produktu. Es saprotu, ka mums jāsāk, bet es nevaru. Es biju viens pārdošana mārketings, jebkurš tā kā frontline teams. Man liekas, ka events ir riktīgi labs tāds first move. Bet pasākumiem problēma ir tā, ka viņi, manuprāt, diezgan dārgi. Tur labi izskatītos, ir dārgi, bet tas ir tādā mērā uz to vienu dienu. Tas ir dārgi. To budžetu var tērēt savādāk, bet man liekas, ka tas neprasa daudz citu resursu. Tu vari patiesībā viens saorganizēt pasākumu, uzorganizēt to būdiņu, pats aizbraukt, paņemt vai vienu cilvēku līdzi. Un izskatīties, ka tu esi kompānija. Uzbūvēt kaut kāds, jebkurš cits go-to-market channels prasa kaut kādu sistēmisku jau pieeju. Un tad no tā viena pasākuma noģenerējās līdi. Tad sāc kaut ko tirgot. Mums, eventi šobrīd visu laiku vēsturiski bijis viens no lielākajiem lead gen kanāliem, bet mēs viņu tieši izmantojam valstīs. Mums Vācija un Francija ir. Mums Anglijā 4% aģenti lieto mūsu, un mums vēsturiski liels tirgus bija Šveice, otrs lielākais, un Francija un Vācija mums vienmēr labi gāja. Un mēs sākam tā kā skeiloties, mēs gribam augt lielāk un ātrāk, bet mēs pieņemam vienu cilvēku runā vāciski, kas var darīt pārdošanu, viens cilvēks runā franciski. Un mēs nevaram dabūt marketing komandas, mēs nevaram dabūt CS, uztaisīt visas weblapas, pārtaisīt, nolokalizēt, pārtaisīt visas reklāmas. Viņš nepaspēja, tāpēc, kad angliski runājušies apēd visu, un tad es vienkārši atgriezos pie tā trika. Es pasaku Sebam, kurš mūsu franču džeks, es saku, vienkārši atsūtīja 10 pasākumus, kuriem tu gribi aizbraukt šogad. Un tad tā kā ar vienu cilvēku mēs varam normāli Francijā, un patiesībā tikai braukāt uz pasākumiem, mēs dabījām to viņš dabīja pietiekami daudz līdus, un mums tas neprasīja nevienam citam resursu. Un viņš kā pārdevējs var viens pats to braukāt un darīt. Un kaut kādā ziņā es biju atklājis to formātu, kā tas events var būt efektīvs, lai tas nav vienkārši money spendings. Kāds ir tas? Tu jaunam cilvēkam teiktu, viņš brauc uz eventu, kas ir viņa go-to tāds? Ņem vismazāko būdiņu. Cilvēkiem vairāk interesē tu kā cilvēks, nevis tas tavs produkts. Un ja tu izies ārā un visiem, kas nāks, spiedīs roku un pateiks, hei, es tev gribu kaut ko parādīt, tad arī tas events būs ar labu return. Un ideālā variantā gribu pirms tam izsūtīt visiem, kas nāk uz pasākumu, ka tu tur būsi, jo tā būdiņa patiesībā ir nesvarīga. Tā būdiņa ir vienkārši lokācija, ka tev ir galdiņš, un liela daļa kompānijas lielākā kļūda, ko dara pasākumos, ir kaut kāds marketing teams uztaisa baigot dizainu, saliek, un tiešām, kas muki ir, un atbrauc pārdevēji un sēž pie laptopa. Un es vienkārši tā kā un man sāp sirds, kā tā nauda ir iztērēta. Man liekas, ka pasākumu minimālais budžets, man liekas, kaut kāds 500,000, tad ir kaut kāda 10,000 kategorija, tad ir 50,000 izmaksas pasākumu, tad jau ir 100,000 plus. Un saprotu, ka tur kāds ir iztērējis mārketingā 10,000 eiro. Un tur vienkārši cilvēks sēž pie laptopa. Un pēc tam viņš aizbrauks atpakaļ un pateiks, ka events bija slikts. Bet mēs vienmēr paņēmām vislētāko lokāciju, cerēs kaut kāds startup locations, maksā $500 all included vai eiro. Un mums arī forši, ka mēs varam visu laiku kameriņu nolikt priekšā, un galvenais ir cilvēks. Un visi pasākumi, kas mums neveiksmīgi ir, tur vienkārši, kur pārdevēji
tā kā aizbrauca. Un tādā ziņā es arī lieku pārdošanas komandai izvēlēties. Viņiem ir kvota, viņiem tā ir atkarīga bonus, lai viņi izvēlās, kuriem pasākumiem viņi grib braukt. Jo viņi paši ir izvēlējušies, viņi bijuši iesaistīti, nevis mārketings ir uzbūvējis kaut ko un aizsūtījis. Jā. Bet mūsu pasākumi es laiku rēķinu roju. Mūsu pasākumi ir 2-to-1, respektīvi, ja mēs investējam 10,000 visā pasākumu budžetā, tad mēs atgriežam atpakaļ 20,000 klientu darījumos. Mēs mēram 6 mēnešos. Un man noteikums ir, ja tu aizbrauc uz pasākumu 6 mēnešos, nav 2-1, ja, mēs nākamgad nebraucam. Un tādā ziņā atkal uzliekās spiediens uz pārdošanas komandu, jo pārdevējiem jau patīk braukāt pa pasākumiem, dzert kafijas. 2-to-1, tāpēc, ka man liekas, ka daudz mārketinga komandas pabāž eventus apakšā zem brandinga. Tad tu vari pateikt, ka šis mums ir brand awareness, pateic tādu vārdu. Un ja mums ir brand awareness, tu aizbrauc uz to vienu pasākumu, tāpēc mēs braucam uz tiem flagship eventiem, mēs būvējam liels standus, mēs braucam daudz cilvēki, lai tie enterprise klienti saprot, ok, Giraffe ir tā kā, viņi tie ir nozarē. Jo tas ir kaut kāds tāds bišķi tāds status statements, ka tu esi ar to vienu mazo standiņu, tu vari dabūt kaut kāds darījumus, bet tu nevari dabūt prezentāciju. Tā kā no branda pozicionēšanās viedokļa B2B, es komandai teicu, ja mēs gribam runāt par brandu, tad vienkārši uztaisam, lai tas events ir amazing. Aizsūtam žirafas, sataisam balerīnas, kas tur dejo, jo Giraffe ir simple un easy, un tā kā gracious, un mūsu lielākais konkurence ir ugly and clunky, un mēs tā kā, tad vienkārši ownojam to eventu, jo tas events patiesībā ir vieta, kur visu nozaru sanāk kopā. Tas pasākums, viņš strādā divās kategorijās. Viņš strādā kā, lai ieiet tirgu, un patiesībā ir efektīvākais veids, ja pārdošanas cilvēki ir motivēti, un viņš strādā kā jau branda statements nozarē, kad var atļauties. Piemēram, kad jūs tagad gājāt Amerikā, Miami, tu arī gājāt ar pasākumiem, jo Amerikā ir cita? Nē, tas bija ļoti veiksmīgs. Principā palaida Ameriku 90 dienās. Mums jau kaut kāds tā uzņēmuma bāze ir, līdz ar to man nedara aizbraukt tādu vienu pasākumu, lai kaut ko tādu jau sistēmisku uzreiz būvētu. Un sanāks par 90 dienām atradu pārdevēju, kas strādā attālināti. Divus mēs atkodām, kā taisīt, rādīt reklāmu Facebookā mūsu auditorijai. Sākās Legions, un pārdevējs sāka pārdot. Un mums laik bija tas mērķis, kad mēs aizbraucam, mums bija 0. Man bija tas mērķis, lai mēs tā kā braucot prom ir kaut kādi pirmie 10 klienti nosainot. Un, tad mēs domāsim, ka varētu būt kaut kāds tirgu potenciāls. Un tā arī bija pa 90 dienām mēs tikām, bet mēs uztaisījām uzreiz mums tā inside sales stratēģija ir galvenā stratēģija, kur mums jādabūna pieprasījumi inboundi no weba, un tad mums pārdošana buko demo, taisa demo. Un objektīvi tu vari teikt, bet kāpēc tu nevarēji to darīt no Anglijas un kāpēc jābrauc uz Ameriku? Tur, man liekas, ir kaut kāda tā kultūras atšķirība, ka nestrādā īsti. Tā ir tā atslēga, kad Amerikā vajag tomēr, lai tas amerikānis ir pārdevējs. Pārdevējs un runāja tīpaši sākumā, jo tu vienkārši nespēji noķert, kas ir tā atšķirība. Ir kaut kāds nianses, ko vienkārši nenoķer. Un tā pārdošana, man liekas, ir tik intīms process, ka tikko tas klients, tas potenciālais pircējs sajūt, ka kaut kas tur nav. Tad uzreiz tas ir viegli pateikt nē, jo kā man arī pateica par investīcijām, patīk, ka viens cilvēks teica, ka principā investors skatās uz kompāniju, viņš domā, kāpēc neinvestēt. Ja kāpēc investēt, var vienmēr atrast argumentus. Un tāpēc patiesībā daudz, kas ir neuztaisīt lāžas un dabūt tā, ka viss tiek, cover all the bases. Un man liekas, ka tāpēc tikko Latvijas aizbrauc tirgot uz Vāciju, ne jau, ka tas produkts slikts vai kaut ko, bet ir vienkārši viegli tam klientam padomāt, nē, vēl nē, vai šodien nē. Un tu nezini, varbūt, ka tu biji tā kā ir tas mīms, kur tas cilvēks roka to zeltu un patiesībā, un tu biji tuvu. Un tāpēc gudrāk ir dabūt to vietējo un klausīties. Un tas, ko es visu laiku daru, es klausos viņu zvanus, viņu sarunas. Viņi, teiksim, par produktu nezinu, nesaprotu, un es mēģinu noķert, kas tur iet un kas tur neiet, bet dabūt, lai tas vietējais runā. Kā vietējais runā. Bet maksas reklāmas Amerikā vai Eiropā tu jūti, ka ir citādākas lietas arī tajās maksas reklāmās strādāt, citi uzsver, citi message? Jā, bet mēs neesam vēl kļuvuši tik advancēti. Mums marketinga komanda ir 3, mēs esam kopā kaut 180 cilvēku kompānijā, bet, teiksim, tas marketinga tīms mums tagad ir 3. Mēs esam, mums vajag tur pakost vairāk, bet, teiksim, ir kaut kādas jocīgas lietas, ka pēkšņi Francijā reklāma uzsprāgst, un mums tiešām viņi maksā
10 reizes lētāk nekā Amerikā. Un nav nekāda loģiska skaidrojuma. Tur mēs neesam vēl sapratuši, kas ir tā atšķirība. Tas, ko mēs izdarām, mēs uztaisam to filmēšanu tādā Airbnb. Un tad mēs ļoti viegli dabūt tos voiceovers. Tā, man liekas, ir tik ātri attīstīsies. Voiceovers taisa franciski. Jā, franciski. Bet tas, man liekas, maksā $100. Tad dabūt, lai franciski dabūtu voiceoveru. Tās platformas ir riktīgi labas. Ļoti viegli ir. Tiksim, reklāmas klipiņu pielāgot franciski. Tas, kas vienkārši paliek, ir tas, ka tas māja vai tas cilvēks īsti neizstāsta pēc frančūžu. Viņš tāds generāli. Un tā kā uz to lokalizāciju ir jāstrādā. Tas ir tieši performance marketing materiāliem, jā? Jā. Nu, jo mēs nofilmējam vienā lokācijā. Mēs nevaram dabūt, ka viņš izskatās pēc Amerikas vai, tā kā tomēr esmu nofilmējuši tur, kur mēs bijām. Un tur ir kaut kāds darba lauks. Bet mēs vēl neesam, tas, ka ir atšķirības un ka ir lietas, kas nostrādā absolūti, bet kas ir tas konkrētais playbooks katrā valstī, es vēl nezinu. Bet tiksim, tas, ka mēs esam Vācijā, Francijā, Anglijā un Amerikā, visos tirgos mums patiesībā labi iet ar to general frameworku. Events, Facebook legions un tas inside sales. Tas ir tā kā mums izstrādā pēc viena template. Tas, kas man patīk, ir, kad mums ir zināms mērķa auditorija. Mēs klasificējam ICP, ICP1, ICP2, kas ir ideal customer profile. Un mēs katram profilam esam uztaisījuši to detalizētu kategoriju. Mazliet iedot breakdown, kā tu taisi to ideal customer profile. Jā, tā ir mērķa auditorija. Mums patiesībā... Tur var dažādi, tur var demogrāfiski, psihogrāfiski, katrs tur taisīs visādas. Nē, mēs zinām nozari, tiksim, real estate, un tad ICP1 ir real estate agency office, kas ir office. Un mēs sapratām, ja tajā officā netaisa vismaz 2 jaunas listingus mēnesī, viņš mums nedara. Līdz to mums tas patiesībā ICP1 profils ļoti vienkārši. Nekustamā īpašuma office, kas taisa virs 2 īpašumiem mēnesī un maksā fotogrāfam vismaz €100 mēnesī par to fotografēšanu. Bet tad mums ir ekonomisks pamatojums, ka mēs varam iedot do-it-yourself tūli, un ja viņiem tas budžets nav, vai viņiem nav pietiekami daudz īpašumu, tad vienkārši šitais būs vienkārši cool toy. Un tas ICP2 mums ir savukārt Amerikā, viņiem nav tik populāri office, mums ir real estate aģenti, kas atkal taisa 2 īpašumus un maksā vismaz $250 par katru fotosesiju. Un tā kā mums ir bet tas ICP, tas, ko es sapratu, ka nav vērts taisīt tos ļoti garos psiholoģiskos profilus, kad ir jāsaprot, kas ir parametri, lai kāds nopirktu. Mēs izgājām no otras puses, mēs, piegājām no ekonomiskā profila, cik viņiem ir jābūt, vai viņiem ir jābūt esošam budžetam šajā kategorijā. Mēs izgājām no tā, vai viņiem ir biznesa process šobrīd, kur viņiem vajadzīgs īpašumu. Tāpēc, jauns aģents, kas šodien iesācis darbu, nav mūsu, viņš neskaitās. Ja, jauns aģents, kas šodien izdomā, es būšu nekustamīšuma aģents, un es redzēju girāfu kameru, es varētu tā kā taisīt visus listingus, viņš uztais pieprasījumu, viņš ieklīt real estate other kategorijā, kur viņi īstenībā saņem e-pastā piedāvājumu. Viņi nevar dabūt izmā produktu demo, jo mēs taisam demo tikai tām ICP kategorijām, bet tādā veidā mēs nodrošinām, ka mums demo konversija 40%. Jo katrs, kas atnāk uz demo, jo pirmkārt tas klients jau ir ļoti gatavs, un otrkārt tā pārdošanas komanda ir atslīpējusi to prezentāciju. Un es īstenībā kad strādāju viesnīcā Pāvlostā vai Paradīzē, tur ir tāda, kaut kad sen bija Audi atnākuši kaut kāds cilvēki, kas strādā Audi salonā, un es atceros, viņi tur dzēra teju pie bāra, viņi runāja to, kad es viņiem devu to teju, un viņi runāja par to, ka vistrakākais pārdevējiem ir, kad viņi uztais kaut kādas kampaņas, kur baigi daudz cilvēku pieskās uz testdriviem. Tas ir briesmīgi. Ja pārdevējs tur iesēžās tajā mašīnā, viņš cenšas pārdot, tur ir kaut kāds jaunietis atnācis, kas reāli gribēja pabraukāt ar Audi. Un viņš nekad nepirks. Un man kaut kāds baigi iesēdās atmiņā, ka baigi svarīgi pārdevējs nolikt pozīcijā, kur viņi var pārdot. Un tāpēc man liekas, ka tas ICP klasifikators pat ir svarīgāks, lai nepazaudētu to pārdevēju enerģiju. Jo pārdevējs zina, ka ja viņš iet uz demo, viņam ir katrs otrais praktiski konvertēsies. Un ja pārdevējs saņem komisiju, visi pārdevējs saņem komisiju, tas viņam tur to mūžu, tā kā man ir demo, un tā kā principā mārketinga uzdevums ir dabūt viņam. Jo tikko tie līdu quality sāk kristies, viss pārdošana sāk čīkstēt, un pārdošana emocionāli nozara, tikko tev nav emociju, tu neietai sarunā ar to, ka davai, tev vajag girāfu kameru,
Tā viss tur tas ir kaut kāds procents tās pārliecības, kas pazūd, un nav tas darījums vairāk. Un teiksim, tāpēc es pajautā par ICT klasifikātoru, es vienkārši visu laiku vairāk domāju, kas ir tie profili, kas konvertējās, un kas ir tie principi. Mēs sapratām, tas ir vairāk, vai viņiem ir tas bizness, lai viņi nav tā, ka viņš ir tas students, kas grib apbraukāt ar Audi. Teorētiski tas students varbūt sapņojas par Audi visu mūžu, un viņam tas ir sapņu auto, un var jābūt, ka viņam tomēr ir pietiekami, viņš jau strādā labā darbā, lai viņu nopirktu, bet es vairāk par to piegāju. Un mums tie ICP klasifikātori ir pa valstīm, un mēs mēģinām ļoti, ļoti precīzi ietrāpīt tajā mērķa klientā. Jā, jo tad tā pārdošana sāk palikt ļoti efektīva. Mums ir ļoti efektīva. Jūs bija iepriekšējais iniciatīva rauds bija diezgan foršs, arī 16 miljonu, kurus vadīja Founders Fund. Vai tu vari iedot tādu tik, cik drīkst ieskatu, kā tas ir ar Founders Fund, ko prasa no jums, ko viņi palīdz, kāds ir izmainījis kaut kādu tavu, tas, kā tu vadi biznesu strādājot ar pietiekami respektablu investīciju fondu. Tas, kas ir skaidri redzams, ir tā Amerikas agresivitāte, un kas man ļoti patīk, ir tāda spēja artikulēt. Un, tiksim, man Delians ir partneris no Founders Fund puses, un man nekad mūžā nav bijis tikšanās ar viņu ilgāk par 45 minūtēm. Principā, starp 15 un 25. Ja mēs ejam arī vakariņās, 45 minūtes un out. Tāpēc, ka nav laika sēdēt, un es Latvijā atceros agrīnojos, aiziet uz tikšanos, stundu ar kafiju, vai ir kaut kādas pusdienas vai vakariņas. Tas ir tādi pasākumi. Man patīk tas viņu tēmas, kad pa lietu un daram. Un tas nenozīmē, ka nav interesanti, tas nenozīmē, ka nevajag, bet ir tik daudz lietas, kas notiek. Un ja mēs tagad 2 stundas pļāpāsim, un tur 2 puses tajā lēnajā un garajā sarunā tur piedzimt kaut kādas tādas jaunas lietas, bet amerikāņi uz to īsti nevar atļauties savā mentalitātē. Viņi ir tomēr izcili kapitālisti, viņi mauc, un viņiem nav laika radīt jaunas idejas un kaut ko tur brainstormot. Un tas, ko es līdz ar to esmu iemācījies daudz labāk, es tagad labāk sagatavojos. Un mums ir ar Delienu kaut kāds follow-on mītiņš. Es viņam īstenībā aizsūtu reportu. Šīs ir 3 lietas, ko es tev reports, kas mums notiek kompānijā, un šī tā lieta, ko man vajag no tevis. Jo es eju uz katru mītiņu ar vienu lietu, ko man vajag no viņa. Es gribu atrast VP of Sales Amerikā, vai mums pēkšņi kaut kas neiet ar FCC certifikāciju, un es vienmēr zinu, ko man vajag paprasīt. Nevis tagad aiziet arī 10 lietām, un tas arī palīdz fokusēt. Viņš vienmēr zina, un es to tagad piekāpju visur. Ja es kādam sūtu kaut ko, es saku, un šito man vajag no tevis. Vai tu man vari vai šī ir mana problēma, vai tu man vari kaut kādā mērā palīdzēt. Bet tad, no tā es vairāk nonācu viņu tajā ritmā. Kad nav laika, tas bija Churchills teiciens, kad, ja man ir jātaisa, ja man ir 2 stundu lekcija, es varu tagad. Ja man vajag pusstundas runu, man vajag tur attiecīgi nedēļu gatavoties vai 2 dienas. Un ja man ir 5 minūtes prezentācija, man vajag mēnesi vai 2 nedēļas. Es neatceros, kā viņam bija tajā. Un tas ir ļoti patiesi. Un es tagad izdarīju tā, ka mums ir kaut kādi VP, kas reportē, kam patīk runāties, un es lieku, man mītīšu 15 minūtes. Es tā kā iebuko, kad ir weekly mītīšu 15 minūtes. Un es tā kā sales cilvēkiem tīpaši, bet man ir 15 minūtes, un tu nāc gatavojies. Un nevis mēs tā kā sēžam un stundu tērējam, tur pļāpājam. Tā Founders Fund dinamika un kādā ātrumā viss notiek, un viss ir bam, un neko nevajag. Un lēmumi tiek pieņemti uzreiz un ātri. Un tas man patīk. Mums bišķi pietrūkst tā dinamika Latvijā. Mēs tā bišķiņ tā patīk tā. Vēl padomāsim, vēl kā tikai kaut kur nenokļūdīties, vēl kaut ko pamērīsim, vēl kaut ko, tā kā nē. Viss notiek ātrums. Kur tu vispār pats skaties uz priekšu savā tādā attīstības posmā? Tur redz, kas ir Giraffe priekšā, kas tev pašam pēdējā gadā, skatoties uz priekšu. Mums Anglijā tagad 4% aģenti lieto mūsu. Mēs gribam 24 mēnešos, lai mums ir 20% tirgus daļa. Man liekas, ka tas būtu
svarīgi, ka mēs tajā savā, jo mēs Angliju saucam par mājas tirgu. Taču uzskatīju, ka mums vajag labu B2B tirgu, kurš ir pietiekami liels, kurā mēs varam uzreiz startēt. Nevis mēs iestartējam Latvijā, un tad mums ir jāsāk domāt par eksportu, jo tirgus nav pietiekami liels. Man liekas, tas ir fundamentāli svarīgi, ka mēs arī dabūjam tirgu dziļumu. Kad mēs šobrīd esam lielākais satura piegādātājs tieši tām nekustamo aģentūrām. Pagājušā mēneša komanda, tas pa visiem tirgiem. Pagājušā mēnesī uztaisījām 220,000 bilžu apstrādājām. Un par 10,000 plānojumiem aizgāja. Tas ir vairāk kā 10,000 īpašumu ir aizgājuši online caur mūsu sistēmu. Un tad Anglijā, ja tu skaties tajā Rightmove vai Zuplā, principā liela iespējamība, ka tu jau redzi visus Giraffe producētos saturus. Jā. Un mums vajag paņemt, mums nevajag tiet apstāties, mums vajag, un tagad ir jāiespiež tajā agresivitātē viņu dabūt, jo man liekas, ir baigi viegli aizlekt, ka tur Amerikā ir kaut kāda izaugsme, Francijā, Vācijā, un neizdarīt līdz galam. Es tāpēc kaut kādā mērā to real estate aģentu tirgu Anglijā uzskatu par tādu, tur ir kaut kāda misija. Ja mums jādabūna ir, kad, ja mēs tev apsēžamies pēc gada vai diviem, kad mēs neesam tikai lielākie tur by margin of, tā kā kaut kur mēs tur hoverojam, bet, ka točna Anglijas tirgus dzīvo uz Giraffe 360 kā uz galveno risinājumu. Mēs esam, jebkura aģentūra, kad domā par to, kā mums vajadzētu taisīt, prezentēt īpašumus, viņi zina Giraffe 360. Es domāju, ka, ja mēs varam to izdarīt, man teiz līdz ar to, mēs to varēsim atkārtot Francijā, Vācijā, un mēs to varēsim atkārtot Amerikā. Bet mums ir jāiet agresīvāk tirgu, jo mums šobrīd ir tas SMB klients. Mums tipiskais klients ir tāda viena office klients, bet mums nav to enterprise klienti. Mēs nekad nebijām fokusēti. Bet enterprise, man liekas, ir kaut kas, uz ko skatās visi. Tādā ziņā, ko pamana viņiem lielie uzņēmumi. Jā, lielie uzņēmumi, ja mēs varam mūsu jādabūn, un tās lielās aģentūras neslēdzās caur to mūsu performance. Un viņi arī pasākumā lielo aģentūru īpašnieku un vadītāji, viņi neiet pēc tenda runāties, viņi skatās, viņi tur redz, un mums ir jāatrod, kā mēs viņiem varam piekļūt klāt, un dabūt viņus konvertēties. Jo kas bija sākumā, jo mums tas galvenā piedāvājums ir pēc būtības, ka tev vairs nevajag fotografu, tu to vari darīt pats. Mazs bizness var pieņemt to lēmumu. Ok, es ietaupīšu naudu, un tikai jānospiež tā podziņa, laižam. Lielam biznesam tas ir kaut kāds menedžments, tagad pieņem lēmumu lielākai aģentūrai. Mēs jau tikā satikāmies pirmajā gadā, kad mēs sākam, mēs saprotam, viņiem ir 1000 office, un tur ir kaut kādi 5000 lietotāji. Viņiem vajadzēs cik 1000 kameras. Tā kā to pārliecību tam CMO pieņem to lēmumu. Tāds lielāks. Svars viņam vieglāk kļūdīties, kāpēc riskēt uz kaut kādu šitādu latviešu Giraffe risinājumu. Un es tāpēc arī tā pieņēmu, ka mums jāuzbūvē tie muskuļi tajā mazajā tirgu, un tad jāiet pēc tā enterprise. Bet tagad jāiet pēc tam lieliem biznesiem. Tā kā tas nav tikai turpināt. Ja mēs turpināsim tādā tempā, tad mums varbūt būs 2000 aģentūras nākamgad, bet es nedomāju, ka mums būs tas status. Mums vajag dabūt status, kad mums ir building a brand. Un tagad tas sāk palikt interesanti. Ja mēs varējām ar tādu nitty-gritty stratēģiju, vienkārši tādu ļoti targetētu, principā dabūt, uzbūvēt biznesu, bet lai dabūtu statusu, tur vajag brand. Un tagad līdz ar to mēs sākam domāt par brandi jau kaut kādā, par branding, par pozicionēšanos kaut kādā lielākā kontekstā, jo līdz šim mēs domājam, kā mēs dabonam to cilvēku uz demo un kā demo laikā mēs viņu konvertējam. Un tajā procesā mēs esam izcili. Mēs esam mūsu efektivitātes rādītāji, tāpēc arī Founders Fund investē. Mēs esam ļoti labi dabonam to līdi iekšā un pārdodam ļoti efektīvi. Bet kā tirgu dabūt to pozīciju, kad visi rītā pieceļās un saka, Giraffe is the shit, un ka mums viņu vajag. Es domāju, tā ir cita stratēģija. Tā jau ir branda un pozicionēšanās. Tie quarterly launch events ir pareizais solis. Tur rādīs sarunu telpā vienkārši, kas ir pietiekami respektabli. Es saprotu, tas nav vairs tikai performance marketing, bet tur ir kaut kas notiek. Tas ir nākamais solis, jo mēs iesākām release eventus, quarterly product releases ar to produktu radīšanu. Yeah. Bet mums jāsāk ir tas narratives, mums jāsāk packagings, positionings, un tāpēc es tagad domāju, es tā kā saprotu,
mums komanda sākus strādāt, tā pirmā funkcija ir izpildīta. Es saprotu, ok, tas release events, jums ir nostājās 3000 cilvēku. Tas ir mans peak times, kurus var iedot to packaging un positioning. Un, teiksim, Q2, tāpēc es ļoti gribēju paspēlēties to AI un saprast, vai mēs varam nopozicionēties, kā mēs esam ļoti inovatīvi. Mēs tur bišķi paņēmām, parādījām lietas, kas vēl nav gatavas, tādā R&D, lai dabūtu to feel, ka mēs esam riktīgi step ahead, nevis mēs esam, un mēs esam daudz inovatīvāk nekā jebkurš produkts nozarē. Un tad, man liekas, ir tāds, bet es to nevis tagad skatos uz tagad, kā, nezinu, uzrakstīsim vienu virsrakstu mājaslapā, bet patiesībā mēs varam testēt caur release eventiem, un arī release event saturu mēs pušojam mēdījiem. Mēs varam testēt, kas tas īstais wordings, un tāpēc es tā kā neraujos, tagad apsēdīšos, uzrakstīšu to vienu pozicionējumu, bet, teiksim, mēs zinām tos inputus, un tagad jāsaliek tā ķēdīt kopā. Un tā kā es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā, bet es domāju, ka mums nav, bet man un mums kā kompānijai vēl nav tā, mēs neesam vēl to izfiškojuši, un tāpēc tas būs tas interesantais tagad no eventu uz eventu, un tādā ziņā tas gada beigas tagad ir ļoti, ļoti svarīgas, jo ir tie nozares pasākumi, tad mēs varam iebliest kaut kā tā. Bet tāpēc es vairāk uz to skatos kā pozicionēšanos uzdevumu, nevis kā pārdošanas uzdevumu. Gan launch events, gan izstādes, tu to pašu var fiziskā vidē izstāstīt. Un līdz šim mēs esam vienmēr domājuši, kā noģenerēt līnu, kā pārdot. Tā ļoti praktiski. Tagad es tikai domāju, okay, kā mēs nopozicionējamies. Līdz ar to sāk visas tās, kā sen lasītās Blue Ocean stratēģijas. Tajā sarunā tā, teiksim, feature nav svarīga. Cilvēks nepērk feature. Cilvēks pērk tāpat tās ideju un kaut kādu to abstrakto vērtību. Tas tagad ir nākamais. Jā, bet tas jau ir tad, kad runā ar lielākiem enterprise klientiem, kad runā ar to 1-2 cilvēku komandu, viņam vajag to praktisko instrumentu, ko tu teici sāk. Jā, es domāju, ka tā ir tā atšķirība, kad tad, kad tu runā ar individuālu cilvēku, tas cilvēks ir ļoti praktisks. Es tagad neesmu varējis saprast, ka cilvēks saka sabiedrība. Kas ir sabiedrība? Tie ir katrs tas cilvēks kopā vai mērķa auditorija. Tur jau tāpatās viņi sastāv no cilvēkiem, bet tā komunikācija ļoti atšķirās, kad es ar tevi runāju, ko es tev piedāvāju, un tu negribi sagaidīt kaut kādas abstraktas frāzes, bet kaut kā, ka mēs skatāmies uz tādu publisku informāciju, vai mēs pēkšņi kopā kā grupa, mēs gribam to ideju un to stāstu saprast. Mums varbūt marāk interesē tās praktiskās, mums tās emocionālās lietas sāk palikt. Man liekas, tāpēc vēlēšanas vienmēr ir par tām lielajām idejām un stāstiem, bet tur nav par to praktisko. Un tagad sāk ievēlams, tas strādā praktiski. Un tāpēc ir tam mazajam biznesam ir ļoti svarīgi nopozicionēt ļoti kā konkrēti tu man izdarīsi to darbu, bet kaut kādam tirgumu kopumā ir ļoti svarīgi nopozicionēt, ar ko mēs esam unikāli, un nopozicionēt, kas ir tas, kāpēc mēs esam labākie un kāpēc viņiem tas ir vissvarīgākais. Un pateikt to, ka mums ir push of the button feature, tas nav pietiekami aizgrābjoši. Tāpēc es domāju, tie ir divi dažādi līmeņi. Praktiskais one-to-one un kaut kāds kopējais tirguma pozicionējums. Tas būs interesanti, jā. Kur tie lielie eventi jums ir? Amerikā vai Eiropā? Jā, mums īstenībā ir Anglijā, 2, Francijā un Vācijā. Mēs tā kā braucam uz visiem. Mēs braucam ar... Mēs vēl nezinām, ko mēs darām, bet mēs braucam ar domu un nopozicionēties un savu kaut kā parādīt. Mēs esam iebukojuši lielākus spaces, mēs daudz vairāk komandu velkam uz turieni, bet mēs vēl risinām to radošo, to pozicionējumu, jo es ļoti negribu stāvēt ar kameru un parādīt, kā spiež podziņu. Tas ir par kaut ko vairāk. Jā. Tas viss lietas, ko tu mīni, meklēt pozicionējumu, kā sakārtot visu to vizuālo, kā uzbūvēt brendu. Es arī runā par to, ka tāda tipa uzņēmumiem tev nav vajadzīgs rebrandings, tev vajadzīgs vienkārši tāds inkrementāls brand upgrade visu laiku, kad tu ej pa solim iteratīvs priekš. Precīzi. Es tieši tā domāju, šausmīgi kaitina tas vārds rebrandings, tā kā pārtaisīt. Tu nepārtaisi, mēs uzliekam kaut kādu formu tagad, mēs strādājam, saprotam, ka vajag tā kā progresu, un mēs liekam nākamo. Man liekas, mums vienkārši kā cilvēkiem, mēs kaut kā, man liekas, ka tik paši haotiski esam tajā būtībā, ka mums gribās pabeigt lietas. Bet, mājaslapa nekad nav pabeigta, māja nekad nav pabeigta. Māja vienmēr ir jāremontē.
kas tad ir, tad mājai redizains sākās, un tev sāc dzīvot, un tad tu sāc turpināt strādāt, un brands nekad nav pabeigts. Ja viņš ir pabeigts, viņš ir miris. Jā, man liekas arī forši, kad ir, ko jūs esat parādījuši ar savu žirafu brandu, kad ir vajadzīgs arī tās savas kaut kāds mazliet quirky, mazliet tāds autentiskais raksturs, kas ir, ka visi startup kaut kādā brīdī sāk palikt ļoti, ļoti līdzīgi. Yeah. Tad jums ir tas izteiktais signature color, tas Yeah. kurš bliež acīs, bet viņš ir, un tad ir kaut kāds tur, nav tikai tāds bezpersonīgs uzraksts, bet tur ir tā žirafīta kaut kāds dzīvnieks, tā kā tehnoloģija uzņēmums ar žirafu. Yeah. Kā kāpēc, bet tas iedod kaut kādas, nezinu, vai tas ir Austrum Eiropas vibes, vai vienkārši kaut kāds raksturs, kas neļauj palikt pavisam remdenam. Jā, es domāju, ka tur tas izaicinājums ir tad, kad izlasu grāmatu, es tā kā, nezinu, tu gribi iekļauties, skolā arī. Es negribu būt atstums, tu gribi tajā aplītī, kur visi stilīgie bērni tusē. Bet visi, kas mēģina iekļauties, diez beigās paliek vienādi. Un neko, un vienmēr tie, kas ir maliņā, un kaut kādā mērā tie rada kaut ko, wow, es tā nezināju. Tas tāds ir īstenībā, es to vairāk domāju pēdējā laikā, ka pēc baigi svarīgi palikt tādam bišķi awkward vai tādam, nemēģināt visu sapulēt kopā, jo mēs tā kā, jo mūsu lažas ir mūsu lažas vai nepilnības, bet varbūt, ka viņas ir tās, kas mums padara ilgtermiņā gan atšķirīgus, gan arī interesantus, un diez beigās tas ir kaut kāds tas. Tāpēc es vairāk tā kā to kaut kādas lietas vairāk embraceoju un nevajag mēģināt viņas safiksot. Ja tu, pieksim, pēdējā relīzē vien tā skaties, mums bija vārdi rakstīti ar visiem č un ž. Tur nebija nekāds angliskotās versijas. Jānis ir Jānis ar ā, tā kā ar garo nav viņš Janis, vai. Bet, teiksim, kaut kādas tādas lietas. Un līdz amerikānis skatās, kas tie tādi par zvēriem, tā kā, kurienes viņi ir. Bet arī nav jāmēģina visu uzreiz paskaidrot, nav jāgan visu sapakot, jāmēģina visu arī paskaidrot, vienkārši, vienmēr tās kaut kādas tās atšķirības zīmes. Ja man ir vairāk cilvēku par to minējuši, ka tā kā kaut kā daudz, kas jums tur tā, ka baigi labi, ka jūs tā kā atstājāt, bet nav jau tā, ka mēs atstājām, mēs vienkārši nemēģinājām labot. Nemēģināja kaut kas cits, un tur visam pēdējā relīzā, tas nesnāca veiksmīgi, bet tur aizēja Vācijā, un tu saka, nē, Markus, lai šunā vāciski, cilvēkiem nepatiks, viņi gribēs slēgt ārā, lai slēgt ārā, bet, Markus saka pa Vāciju. Lai viņš pasaka savus 3 teikumus vāciski. Ja tas liksies, ka tāpēc es tagad nevaru strādāt ar šo kompāniju, vai tā kā man vajag obligāti visu saturu tur dabot, un mazas kompānijas grib būt lielas, un lielas kompānijas grib būt mazas, varbūt nevajag mēģināt, varbūt vienkārši vajag būt tas, kas tu esi. Un mēģināt varbūt labāk vienkārši censties tā kā to pozīciju noformulēt tajā steidžā. Jā. Un es domāju, ka tieši tas, kas nav standarts, tas beigās arī vienīgais, kas rezonē. Jo viss, kas ir standarts, viņš jau vairs nav interesants. Tas jau ir ne tikai kompānijām, arī pusauģi grib būt 18 gadnieki. Un 18 būt 22 gadnieki. Tāds svaigi iet. Jā. Atceros, ka mēs arī vienmēr, ja tu esi mazāks, tu kaut kā gribi parādīt, ka tu esi lielāks. Un tā, man liekas, nav jēga, jo pasaule ir liela un tirgus ir liels. Un ir atbilstošie pircēji, vienkārši, man liekas, vajag saprast to steidžu, kurā tu esi, vienkārši būt nevis gan individuāli, gan kā kompānija. Man liekas, ka tas, ko es lasīju, ka man bija 20 fake it until you make it, man liekas, ir stulbākais padoms, ko kāds var iedot fake it until you make it. Kāds ir tavs domāšanas tāds, nezinu, frameworks, kas tev palīdz? Bet man svarīgi būt vidē. Es neesmu tik analītiski. Ja tu esi analītiski pēc profilu, tad dabūni datus iekšā un sēdi. Un tas nav mans. Es tā kā aizbraucu un skatos, tā kā observer vairāk. Un, man tas strādā daudz labāk. Nemēģināt kaut kā tā mākslīgi sapūču telpā vai kaut kādu researchu saprast, kas notiek. Jābūt klāt. Es vienmēr licies smieklīgi, kā mums caur Lijā vienmēr Latvijā bijuši tie eksporta, tie semināri un kā tur jāeksportē. Tas šie kā plīmšīnā aizbrauc. Kāpēc te ir semināri Latvijā? Iekāp lidmašīnā aizbrauc uz turieni. Pastaigā pa pilsētu, pamēģini satikt uzņēmumu, paprast kaut kādus jautājumus. Tas tā kā būt vidē un klausīties. Ja tikko tu sāc runāt, tā jau tu kaut kādā mērā sāc veidot un prezentēt vai kaut kā
mainīt to vidi. Bet, man liekas, lai saprastu, lai kaut ko izfiškotu, vajag vienkārši paklausīties. Tas mans frameworks, nedomāju, tas priekš citiem. Iekāpt līdz nevis aiziet samdāt kaut kas. Kaut kas ir tāds practicality tam visam. Man ne? Vajag labi, paldies. Paldies tev. Paldies, ka klausies. Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.